Vai tu bieži domā, kā uzturēt savus zobus veselus? Parunāsim par 5 vienkāršām lietām, ko var darīt, lai rūpētos par saviem zobiem mājās. Sveiki! Es esmu Toms no Baltzobu un esmu šeit, lai parunātu par 5 vienkāršiem veidiem, kā parūpēties par zobiem. Iespējams jau zini, ka ir jātīra zobi 2 reizes dienā un jālieto zobdiegs vismaz 1 reizi dienā. Ja nezināji, tagad zini. Sāksim ar tīrīšanu. Tev vienmēr ir jātīra zobi 1 reizi no rīta, pirms brokastīm, tieši tad, kad pamosties, un jātīra 1 reizi vakarā pirms gulētiešanas. Mēs, protams, iesakam izmantot tieši elektriskās zobbirstes, bet var labi iztīrīt arī manuālo zobu birsti, ja tā tiek lietot pareizi. Es personīgi dažreiz steidzos zobu mazgāšanas procesā, tāpēc man un lielai daļai cilvēku šobrīd ir tieši elektriskās zobbirstes, jo tā, principā, dara darbu tavā vietā. Kā arī tās šobrīd ir ļoti pieņemamā cenā. Šī video filmēšanas laikā lētākā soniskā zobbirste pie mums maksā tikai 25 eiro. Solis numur 2 ir zobdiegs vai kāda alternatīva. Ieteicams diegot vai tīrīt starp zobiem vismaz reizi dienā. Vispirms parunāsim par zobdiegu lietošanu. Ja vien izmanto pareizo tehniku, un lielākā daļa cilvēku to dara nepareizi, tad var efektīvi noņemt zobu aplikumu tieši starp zobiem un samazināt karies un slimību iespējamību. Ja mēs aplūkojam zobu virsmu, kas atrodas starp zobiem, tad tā faktiski ir 40% no visa zobu. Tātad, ja tu tikai mazgā zobus un nelieto zobu diegu, tad tu burtiski nerūpējies par 40% savu zobu, kas ir milzīga daļa. Bet Tom, zobu diegi tik neēta lietot, man ir iebis tas. Es jūs saprotu, es personīgi arī to nelietoju. Bet zobu diegam ir 3 alternatīvas. Numur 1 – zobu diegu kociņos. Nav jābāž visu pirkstu mutē. Otra alternatīva ir starp zobu birstītes. Teorētiski vieglāk lietot kā zobu diegu, bet vajag dažādas izmērs, jo šķirps starp zobiem atšķirās. Un trešā alternatīva ir starp zobu ūdens irigātori. Mana personīgā izvēle. Ja vēlies par tiem uzzināt vairāk, tad aplūko šī video apraksta sadaļa zemāk. Un numur 3. Parunāsim par zobu pastu. Es vienmēr klientiem iesaku izmantot fluorīdu saturošu zobu pastu. Fluorīds ir tas, kas remineralizē zobus un ir pierādīts, ka tas palīdz novērst zobu bojāšanos un kariesu. Numur 4. ir mēles tīrītāji. Apmēram 90% no sliktas elpas cēloņiem ir atrodami uz mēles, tāpēc ieteicams reiz dienā tīrīt arī mēli. Un visbeidzot numur 5. Ja tev nav īpaši karies problēma un nav zobu jūtīgums vai emāls erozijas vai kāda cita problēma, principā var izlaist šo soli. Bet tiem, kas uztraucas par zobu caurumiem, ir vēl viena lieta, ko varam pievienot savai ikdienas mutes higienai – mutes skalošanas līdzeklis. Vislabākais, ka to lietot, ir pirms gulētiešanas un neskalēt pēc tam muti ar ūdeni. Atstājot fluorīdu saturošu mutes skalojamā līdzekli uz zobiem pa nakti, tas palīdzēs stiprināt emali un pasargās no karies un zobu jūtīgumu. Vai tā vietā, lai lietot fluorīdu saturošu mutes skalojamā līdzekli, var vienkārši neskalot zobu pastu ar ūdeni, bet to vienkārši izspļaut izlietnē? Jo tehniski zobu pastai ir vairāk fluorīds nekā skalošanas līdzeklim. Man personīgi nepatīk atstāt zobu pastu uz zobiem. Tā tekstūra, man liekas, nedaudz dīvaina, tādēļ es izmantoju mutes skalojamo līdzekli. Lai zobi būtu veselīgi, iesaku izpildīt šos 5 vienkāršos soļus. Numur 1 – tīrīt zobus 2 reizes dienā, abas reizes tīrot zobus ar fluorīdu saturošu zobu pastu, izmantot zobu diegu vai vismaz reizi dienā iztīrīt starp zobiem, izmanto mēles tīrītāju vismaz 1 reizi dienā un pievieno fluorīdu saturošu mutes skalojamo līdzekli, ja tev ir noslēdz uz caurumu veidošanos zobu jūtīgumu. Ja vēlies būt teicamnieks mutes kopšanā, tad vari kožļot ksilitolu saturošu kožļājumo gumiju pēc uzkodām, kad esi darbā, skolā vai nevar iztīrīt zobus. Ja tev ir interesi izveidot perfektu mutes kopšanas rutīnu, lai novērstu zobu problēmas un izvairītos no dārgiem zobārsta apmeklējumiem, papildus informāciju pievienošu aprakstā.